Galvenais secinājums no jaunākā Nordea ekonomikas apskata Baltijas valstīm ir tāds, ka šī Dienvidu Eiropas parādu krīze ir atstājusi salīdzinoši nebūtisku ietekmi uz Baltijas valstu ekonomikām, un arī nākotnē kaut kāda būtiska negatīva ietekme nav gaidāma, jo šis tiešais eksporta apjoms visām Baltijas valstīm uz Dienvidu Eiropu, tad ar to domājot Itāliju, Grieķiju, Spāniju, Portugāli, ir zem 4% no kopējā eksporta apjoma. Līdz ar to tur šī tiešā ietekme ir nebūtiska. Un savukārt arī pastarpināta ietekme, teiksim, krītoties Vācijas preču pieprasījumam Dienvidu Eiropā, arī varētu būt niecīga, jo tomēr šobrīd mēs redzam, ka šis eiro kursa kritums savukārt, piemēram, veicina Vācijas preču noietu ASV, jo dolāra izteiksmē šīs preces ir stipri lētākas. Vēl viens secinājums ir saistīts ar šo budžeta deficīta problēmu, kas ir, protams, ne tikai Dienvidu Eiropā, bet arī Austrumu Eiropā, un tā skaitā Latvijā un Lietuvā. Protams, ka gan Latvijai, gan Lietuvai ir nepieciešams turpināt samazināt budžeta deficītu. Pirmkārt, lai varētu kādā brīdī jau ticami apsolīt investoriem, ka turpmāk netiks palielināti nodokļi un nepasliktināsies šī uzņēmējdarbības vide. Un otrkārt, protams, arī tāpēc, lai būtiski neturpinātu audzēt valdības parādu. Ja mēs šādos tempos, kā šobrīd, turpinam audzēt valdības parādu, tas nozīmē, ka tas aptuveni 3 gadu laikā dubultosies gan Latvijā, gan Lietuvā. Un tas nozīmē, ka šis valdības parāda līmenis jau būtu pietiekami tuvs šiem Maastrichtas kritērijos noteiktajiem 60%, un arī varētu rasties jau problēmas nākotnē šo valdības parādu apkalpot. Un visbeidzot, saistībā ar šo budžeta deficīta samazinājumu, tas noteikti būtu signāls ārvalstu investoriem, ka tālāk netiks pasliktināt uzņēmējdarbības vidi un netiks celti nodokļi. Tādā veidā noteikti arī palielinātos ārvalstu investīciju pieplūdums Latvijā un arī Lietuvā. Un šādā brīdī būtu ļoti izdevīgi arī pārdot kaut kādus valdības aktīvus. Konkrēti šī gadījumā arī mēs varam runāt par Parex banku vai par kapitāla daļām Latvijas Telekom vai LMT, jo šādā brīdī, protams, ka šo aktīvu cenas būtu augstākas. Neapšaubām valdības aktīvu pārdošana būs viens no iespējamiem veidiem, kā nākotnē samazināt šo krīzes gadu laikā uzkrāto valdības parādu. Un tādā gadījumā, protams, arī valdības finanšu stāvoklis netieši būs ļoti svarīgs.